Labvakar, mani mīļie pasaku draugi! Decembrī es viesošos Stāmerienes pilī, kur es ierakstīšu visas Ziemassvētku pasakas. Un šajā vakarā būs pirmā pasaka. Piebildīšu, ka katru vakaru pēc pasakas mums muzicēs kāds no Gulbenes vai Alūksnes mūzikas skolas audzēkņiem. Nu ko? Pirmā Ziemassvētku pasaka. Dažas dienas pirms Ziemassvētkiem visu nakti plosījās neganta sniega vētra. Vētra tik stipri daudzījās pie loga rūts, ka tēvocis Francois nevarēja aizmigt. No rīta, paraudzījies laukā pa logu, viņš bija ļoti pārsteigts par biezo sniega segu, kas klāja mežu. Tēvocis silti saģērbās, iznāca no mājas un devās uz skūti. Ar lielām pūlēm viņš atvēra durvis, aiz kurām viņu sagaidīja koncerts. Čir, 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 čir. Labrīt, mani mazie draugi! Uz tik siltu sagaidīšanu atbildēja Francois. Vecais vīrs tūlīt pat uzkāpa kūts augšā un pilniem klēpjiem nometelējās smaržīgu sienu. Lūk, tas jums, teica tēvocis, pakaisīdams putniņiem sauju graudu. Tēvocis Francois, kā tu domā, vai mūsu draugi mežā atradīs pietiekami daudz barības? Uztraucās Kaziņa. Neraizējies, Kaziņ, stīrnas var pakašņāties sniegā un atrast zālīti zem tā, bet meža cūkas var parakņāties un uziet zīles. Taču sniegs turpināja snikt, un ar katru dienu tēvocis Francois arvien vairāk satraucās par dzīvniekiem mežā. Sevišķi viņš baidījās par mazuļiem, kas bija pārāk vārgi un nevarēja atrast barību. Ziemassvētku vakarā sals vēl pieņēmās spēkā, un tēvocis Francois nolēma pasaukt no meža kraukļus, lai tie pastāsta, kā tur klājas viņa draugiem. Taču ziņas nebija iepriecinošas. Meža cūkas nevar izrakt zīles, stirnas neatrod zāles stiebriņus. Kā mēs viņiem varētu palīdzēt? Tēvocis Francois staigāja šurpu turpu pa savu mājiņu un bija izmisis. Tuvojās nakts. Francois jau gatavojās iet gulēt, kad kāds pieklauvēja pie durvīm. Kāds pārsteigums! Tas bija Ziemassvētku vecītis, kurš bija atnācis apciemot savu seno draugu. Viņš bija nosalis un apsnidzis. Novelc kažoku, nāc, pasildies pie uguns. Piespiedu sevi iziet laukā šajā trakajā augstumā. Es vairs neesmu tik mundrs kā 20 gados, sūkstījās slavenais bērnu draugs. Ziemassvētku vecīti! Es priecājos tev redzēt, taču esmu ļoti satraucies. Mežā gaidāma liela nelaime. Kā mēs varētu paglābt dzīvniekus no bada? Norūpējies Ziemassvētku vecītis pakasīja bārdu. Atnes papīru, daudz papīra un rakstām spalvu. Pēc vairākām stundām Ziemassvētku vecītis bija uzrakstījis 100 vēstuļu. Tēvocis Francois neko nesaprata. Ziemassvētku vecīti, paskaidro man, kas tev padomā? Tā, paņem vienu vēstuli un izlasi to, tad tu sapratīsi. Viņam atbildēja Ziemassvētku vecītis. Pamodušies nākamajā rītā, bērni bija pārsteigti, atrodot savos zābakos vēstuli. Lūk, kas tajā bija teikts. Mani dārgie bērni, šogad es būšu tas, kas lūgs jums dāvanas. Kā jūs jau zināt, ir sasniedzis daudz sniega un ir ļoti augsts. Mežā dzīvniekiem trūkst barības. Daži Ziemassvētku vakarā var pat nomirt, ja mēs viņiem nepalīdzēsim. Es jūs lūdzu sagatavot viņiem ēdamo. Ziemassvētku vakarā mēs visi kopā dosimies viņus pabarot. Es uz jums paļaujos. Ziemassvētku vecītis. Ar vecāku palīdzību visi ciema bērni pagatavoja 1000 gardumu izsalkušajiem dzīvniekiem, siena kūļus stirnām, graudu maisus putniem, maizi un burkānus zaķiem, arī svaigu ūdeni visiem dzīvniekiem. Maza meitenīte atnesa pat šokolādi. Pienāca Ziemassvētku vakars, un bērni bija bezgala laimīgi, ka varējuši nākt palīgā draugiem dzīvniekiem. Ar priecīgu prātu bērni gaidīja ierodamies Ziemassvētku vecīti. Pēkšņi visi izdzirdēja zvaniņu skaņas. Ziemeļbriežu vilktas ciemā nolaidās brīnišķīgas mirgojošas kamanas. Ziemassvētku vecītis. Iekrāvuši kamanās sarūpētos krājumus un dziedādami Ziemassvētku dziesmas,
Visi devās uz meža pusi. Ziemassvētku vecītis smaidīja baltajā bārdā un jutās aizkustināts par tādu cēlsirdību. Nakts mežā aiz ciema bija ļoti tumša, un Ziemassvētku vecītim bija grūti atrast ceļu. Tad debesīs parādījās zvaigzne, tā zvaigzne, kas rādīja ceļu pat austrumu gudrajiem. Ziemassvētku vecītis pasmaidīja. Šonakt visa pasaule mums palīdz, pat zvaigznes. Visi dzīvnieki bija sapulcējušies pie tēvoča Francoā. Viņu vēderi bija tukši, dzīvnieciņi bija zaudējuši pacietību un uzdeva tūkstošiem jautājumu. Pagaidiet, esiet pacietīgi, jūs gaida pārsteigums, nepārtraukt atkārtoja vecais vīrs. Meža zvēri neticēja savām ausīm, kad izdzirdēja tuvojamies zvaniņu skaņas. Kamanām sekoja gara dziedoša bērnu rinda. Dzīvnieki mazliet sabijās no tik daudz cilvēkiem, bet līdz ko ieraudzīja, ka tie ir tikai bērni, nomierinājās. Bērni ir dzīvnieku draugi. Bērni sienu klēpiem salika kūtī un izbēra graudu maisus. Nu dzīvnieki varēja svinēt svētkus kopā ar saviem labdariem. Kāds lielisks mielasts pēc vairāku dienu badošanās. Bet stīrnes mazulis atrada šokolādi, kas viņam ļoti iegaršojās. Kāda Ziemassvētku nakts, to neviens neaizmirsīs. Un tagad jums muzicē Gulbenes mūzikas skolas audzēkne. Pirmā Ziemassvētku pasaka Stāmerienes pilī ir izskanējusi, un Justīne, paldies tev par muzikālo priekšnesumu. Justīne mācās Gulbenes mūzikas skolā, un tev Ziemassvētku sveiciens no Rimī un no pasakām, lai tev mīļi un gaiši Ziemassvētki. Tiekamies jau pēc nedēļas!